Sveiki! Mūsu veidotie video par Latvijas cietumu tēmu, uzaicinot viesi, kurš pabijis ieslodzījumā un izstāstījis savu pieredzi tur, ieguva negaidīti augstu popularitāti. Un viena no 2 daļām ir mūsu kanāla visskatītākais video ever. Šoreiz piedāvājam vēl vienu ieskatu cietuma dzīvē. No cilvēka, kas tai pusē ir pabijis vairākas reizes, gan Latvijā, gan ārzemēs. Ieskatu, kas krasi atšķirsies no iepriekšējās negatīvās pieredzes, mēģinot parādīt arī cietuma dzīves cilvēciskās puses, kā arī atklās ļoti daudz šokējošas detaļas par pašu cietuma sistēmu Latvijā, par nežēlīgi organizētu akciju, jeb maskīšu šovu, ko ieslodzītajiem Latvijas cietumos nākas paciest vismaz reizi pusgadā. Kādas ir būtiskākās atšķirības cietumos Latvijā un ārzemēs? Kā mūsdienās pedofīliem un izvarotājiem dzīve Latvijas cietumos tiek padarīta par privileģētāku nekā tā ir pārējiem ieslodzītajiem, un pie kā tas var novest? Uzskatu, ka Latvijā nav labāka kazino platforma par LVBet, tāpēc, manuprāt, nav jēga tērēt laiku citās vietās. Speciāli priekš mūsu abonentiem viņi ir izstrādājuši ļoti ekskluzīvu dīlu. Tikai reģistrējoties no mūsu partneru linka, jums ir iespēja iegūt 550 griezienus. Un vislabākais ir tas, ka šo naudu varēs izņemt jebkurā momentā. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz naudas ir iespējams izcelt no piedāvātā bezmaksas bonusa. Redziet, čatā visi šitie NPC man izaicināja no 50 eiro pacelt štuku. Ko mēs izdarījām? Mēs pacēlām vairāk. Esmu pamanījis arī daudzas jaunas spēles ar dažādām interesantām freespin opcijām. Ja spēlē azartspēles, iesaku nekavēties un reģistrēties, lai dabūtu šo bonusu. Links ir aprakstā. Stāsta varonis, sauksim viņu par Kristapu, mūs sakontaktēja platformā TikTok, jo vēlējās, lai sabiedrība uzzina patiesību. Ne tikai patiesību par cietumu sadzīvi, bet arī patiesību par Latvijas ieslodzījumu vietu sistēmu, atmaskot un atklāt tās tumšākos noslēpumus un ieviest skaidrību, par ko viņprāt būtu svarīgi informēt sabiedrību. Sarunu norunājām aizvadīt attālināti, jo Kristaps piespiedu kārtā atrodas ārzemēs, un Latvijā viņš ir izsludināts meklēšanā. Viņam draud vairāk nekā 7 gadu ilgs cietumsods. Viņš ir pabijis ieslodzījuma vietās jau vairākas reizes, tostarp arī ārpus Latvijas. Viņa dzīvi varētu pielīdzināt asa sižeta filmai, jo arī pēc savu pirmā tiesas spriedumu par cietuma termiņu, ko viņš saņēma par smagu miesas bojājumu nodarīšanu aizstāvoties, viņam izdevās pamest Latviju un kādu laiku nodzīvot ārzemēs, kur viņam vēlreiz sanāca problēmas ar likumu. Viņš pastāsta, kas ar viņu notika tieši pēc soda izciešanas ārzemēs. Arī labu laiku. Pagājumais termiņš man izlaida ārā uz 3-5 sekundēm varbūt. Un gan bija Latvija pakas bija man. Latvija ir Rīgas centrālcietumā. Rīgas centrālcietumā tad uz tiesām. Kā jau minēju, video galvenais varonis Latvijā šobrīd atrodas meklēšanā. Visiem noteikti ir radies jautājums, kā tad Kristapam izdevās aizbēgt un patvērties no bargā tiesas spriedumu. Izrādās, ka lietas iztiesāšana notikusi vienlaicīgi ar vēl vienu cietuma termiņu, kur viņš tobrīd izcieta. Un gala rezultātā sakrīt tā, ka nesagaidot galīgo spriedumu, viņa iepriekšējais termiņš tāpat laikā strauji tuvojās beigām. Kas notika tālāk? Jūs gan jau daļēji nojaušat. Pēc 6 dienām pārsūdzīja un izlaida ārā tomēr. Jā, tik pagājušie 3 mēneši kaut kur un viss to pēdējo izvairījos kaut kā skaists man sanāca un aizbilst to. Tagad ir gads riņķī, jo es esmu meklēšu gadu. Un man jau ir termiņš ilgos, man ir ilgos termiņš jau tā kā viena, ja man būs jāgrāt atpakaļ, tad man jau ir jāiet uz atpilājumu. Tālāk pievērsīsimies viņa pieredzei ārzemju cietumā, minot būtiskākās komforta un dienas kārtības atšķirības, salīdzinot tās ar Latvijas cietumiem. Un vēlāk video gaitā pievērsīsimies detalizētam izklāstam par pieredzi Latvijas cietumos, lielo kultūru šoku tajā nonākot, vidi un minot cietuma sistēmas būtiskākos trūkumus un problēmas. Kad daudz iemācies, tā es to varētu teikt. Es, piemēram, palīdzināt ar to, kāds es biju, varbūt, un kā tas tagad tas bija, ka tas laiks ir pagājis, un vispār es iemācies ļoti daudz lietas. Ja es trāfīju iekšā, ja pirmā reize es biju aktīvs, tad labākais bija, kas tie bija ārvalstīs no sākumā. Es biju ieslodzījumā ārvalstīs, tad es vispār nesīties, ko un kā man vajag darīt vispār. Man bija tās tā kā filmu princips iekšā. Ārvalstīs ir labāk tas, ka tu vari pa bloku, pārpus, gribi iet laukā, negribi. Staigāt pa iekšķerētas, tenis uzspēlēt vispār, visu ko var padarīt. Latvijā ir tev veci,
izved savu gaitiņiem, izved ārā un par to kastīti staigā. Viņš izstāsta par diezgan saudabīgu un pat pārgalvīgu plānu, kas tobrīd, sēžot ārzemēs, viņam ienāca prātā, domājot, ka tādējādi viņam cietumā iznāks iegūt respektu un līdz ar to arī mierīgāku dzīvi. Tik līdz man kaut kas tā likās, ka tās mani nepareizi skatās, vai kaut kur es tā saskarējos, vai to pat tamlīdzīgi. Es vispār nedomāju par divreiz, uzreiz smējos, ka man ir uzšaut un tā. Tad pagāja kaut kādi 3 mēneši, es visu laiku šitā teicu par tiem izolātoriem dzīvojos un vispār pat normāli par to bloku nebija pastaigājis, ko man tā vajag bija dot. Kā ir ārā, man pēc 20 minūtēm nekas izolātorā. Un vienkārši jauns galīgi tāds varētu teikt par sabījies un tāds vairs paniks nezinu, ko darīt. Pēc tāda pārgalvīga plāna īstenošanas, kam sekoja arī attiecīgi regulāri nosūtīšana uz izolātoru, izdzirdot par jauno nekārtību cēlāju, viņu apciemoja bloka galvenais, jeb saimnieks. Kā noslēdzās tāda negaidīta vizīte? Un vai pārgalvīgais plāns neievilka viņu vēl lielākās problēmās? Vai varbūt tieši pēc vizītes nāca kāda noderīga atklāsme? Ienāca iekšā, kā mēs varam teikt, saimnieks. Ienāca iekšā, apsteigās. Un tad mēs tēju, atnest sapums, apēc sēdējām runājām, viņš tā ēdot. Mērcēja tā sapums teikt tējā, un es redzu, ka šis jauns uzvar, kas patīk uztēties, un ko viņš saka, bet ja tu nenomierināsies, nāksiet nogriezt. Man 19 gadi jau tā man tā sakiet, nevišos mierā, man nāksiet nogriezt. Viss var teikt, es ļoti tādi. Tā bija tā reize, ka es tiešām bija sabijies rītīgi. Es viņai prasīju, atskaidrot visu to situāciju un ko, bet arī atkal pretīm nākšana man. Nākamajā dienā atkal ir tā pastaigājas, atkal man bija atsūtīt kāds, kurš man gaidīs. Izvedāja pa visurien, pastāstīja, kur ko var dabūt, pret ko var dabūt, kur labāk prasīt, viss izrādīs, tā kā bija mazā ekskursijā izvedāja. Labie dzīves apstākļi un cilvēcīgā Eiropas līmeņa cietuma sistēma ārzemēs bija pieradinājusi Kristapu pie komforta. Tāpēc termiņa beigas tur un momentālā pārvešana uz Latvijas cietumu, maigi izsakoties, nepavisam viņu neiepriecināja. Viņš detalizētu un emocionāli apraksta sajūtas un pieredzēto, nonākot Latvijas cietumā, īpaši uzsverot skarbos apstākļus un it sevišķi ēdienu. Man no ārvalstīm Latvijā, kur es ieraudzīju, ka apstākļi vispār, man ved uz to karantīnu lejā. Un tā žurks skrēnā tur, un es viņam prasu, ka žurks, viņš zina, viņš galvenais to iet. Fakts bija tāds, ka man ielikt iekšā, man ar tā žurks tas viens, Es skatos, man ielikt tā tālu, pretī ģilzīgi ir, griezti galvs, es skatos kaut kas stūri guļs, tur vispār nekustā. Tad no rīt, es tā pirmā brokas, kas saņēdīja, vienkā ārvalstīs, kad bija, tad es burgers, frīju, un es zinu, vispār mākās, pat gribu kotlets un vispār. Tur tā man iedeva brokas, kas ir, tad es domāju, jo visi jau tā dzīve tagad atgriezis. Kājām taisāja tā, ka vispār, tā sūka tur. Izgājis cauri cietuma dzīvei ārzemēs, viņam nācās pierast pie pilnīgi citas vides, ko iespaidoja arī pamatīgie robi mūsu cietuma sistēmā. Kā viņš pats apgalvo, tad tieši ieslodzījums Latvijas cietumā uzskatāms par viņu sūrās cietuma dzīves ceļojumu īsto sākumu. Jā, iedot kotletē hokeju var spēlēt. Šausmīgi, ļoti šausmīgi. Viņa mesiģis ir sekojošs, ka visi tur iekšā ir tikai cilvēki. Un ja tu rīkojies kā cilvēks, tad arī pret tevīm būs arī cilvēciska attieksme. Pretstatā iepriekšējā varoņa neveiksmīgajai pieredzei, Kristaps akcentē harmoniju un saticību visu starpā. Atklāja, kāda patiesībā pārsvarā ir attieksme pret jaunajiem. Neilgi pirms pirmā termiņa beigām man pieņēma ģimenē. Tā varēja redzēt īsto pusi, ko nekad neviens nav redzējis. Un pastāstīja, kādas īstenībā notiek, un es kā no ārpus slēkos. Bet iedzīvojies dziļāk, tad viņš tiec uz augšu. Tas saprast, cik mēs pozitīvi varam skatīties un pa ko katrs ir, kas ir pēc un tādas lietas ir vispār. Uz augšu uzkāds pa satūšanu, tad tu redzēs to. No augšpusīs tu redzēs visu labāk, to viss kāds viss darās un vispār. Es redzēju jūs iepriekšējā intervijā, vai kur bija arī tas pats viens, kas bija, jūs bija stāstījis to. Man tā liekas, tas ir vienīgais, viņš jau pats norakta iejūt iekšā. Jūs taisīt tā, vai viņam nebūs forši dzīvot un vispār. Bet pats ir tāds, tas ir tā es tiku. Atšķiram pieņēma. Bija reizi, kad man bija jādara lietas, ko es negribētu darīt, kas nebūtu patīkams man pašam. Bet ir momenti, kad tu nedrīkst rēķināt, ka tev nav izvēles. Jārēķinās visiem pāriem aspektiem, ka tu dzīvo un ko vispārējo. Tur
daudz gājējies, tas ir, ko viņi runāja. Nu, tas muļķīgs ir fakts ir tāds, ka tu iekšā tev jau atpūsties, jau pieņem to, ka tu esi iebraucis iekšā. Jau nomierināties. Pasaka, kas tu esi izrakstījis savu vārdu izvārdu, no kurienes esi tas iekšās gājis. Kamēr tā atpūtīsies, bet tev jau būs jau skaidrs, jau viss ir labi, viss ir normāli. Viņš vairāk uzsver sistēmas slikto iespaidu uz dzīvošanas faktoriem un valdības nievājošo attieksmi pret viņiem un nevēlēšanos integrēt ieslodzītos atpakaļ sabiedrībā. Tā vietā, lai sūdzētos par pašu iedzīvošanos tur, jo viņš par to nesūdzās. Un tāds ir arī viens no viņa galvenajiem mēsidžiem, par ko Kristaps runās arī turpinājumā. Visi cilvēki un ļoti labi cilvēki. Cilvēki nerunā par to, ko vajag. Ja tu gribi, lai ir tie šausmīgie cilvēki mazāk, bet tev dotu to solīti uz priekšu, ja es saku, ka to darbu, tu normāli dzīveslietu nodrošina tam, ja, ka tu var atspērties, dod iespēju strādāt. Ja tu pats muņojies, taisi to, ko nevajag darīt, protams, tu pats esi vainīgs, un tie cilvēki nelabojami, ja, bet viņš nav tā. Tomēr gan šeit ir jāpiebilst, ka viena maza kļūda var pieminēto harmoniju ātri vien izjaukt, bet par to nedaudz vēlāk. Tagad parunāsim par sliktajiem piemēriem, kur nonākušais restēm par tiešām ļoti smagiem noziegumiem, un kuriem principā vajadzētu, ja ne bargākas apstākļus, tad vismaz nevieglāks kā pārējiem. Taču, kā atklāja Kristaps, šobrīd situācija ieslodzījuma vietās rit pavisam pretēji loģikai. Runa šajā gadījumā ir par tiem, kas sodu izcieš saistībā ar dzimumu noziegumiem, ja precīzāk izvarotāji un pedofīli. Jā, viņiem izrādās ir piešķirts savs atsevišķs cietuma komplekss, kas atrodas Olēnē, un tas ir izveidots salīdzinoši nesen. Viņš apraksta, kādi ekskluzīvi apstākļi viņiem tiek nodrošināti, tāpat laikā salīdzinot tos ar skarbajiem apstākļiem citās ieslodzījuma vietās. Tāpat viņš arī neslēp savu attieksmi pret tādu tipu cietumniekiem. Ir slikti cilvēki. Ir ļoti slikti cilvēki, ir ļoti drausmīgi cilvēki. Par tiem arī drausmīgi ir stāstīts. Tas varētu teikt traģiskākais ir tas, ka tādiem cilvēkiem šajās laikos jau sāk palikt vairāk brīvības. Viņi pārvietojās brīvi, staigā brīvi, viss viņiem ir, viņiem neko nevajag, viss viņiem netrūkst. Viņi dzīvo labāk nekā mēs. Un tas ir viens, kas man tā liekas, tas izdomātais, tas cietums jau Olēns cietums. Es izsaucu savādāk, bet es viņu neklausā. Bet fakts kā tāds ir, kad cilvēks, kuriem nevajadzētu, ja tagad ir iedots iespēju kaut kas nekad mūžā. Nepiekritīs tam, ka tu vari iet sēdēt un spēlēt biljārdu, ja skatīties televizorā, ka tu gribi iet laukā, ka tu gribi tevi smukt sportzāli, jo tā ir. Un es saku, viņiem ir uztaisītie apstākļi ir daudz labāki jau. Es viņus nekad nezvanu. Es viņus daudzīju, es viņus fitu, vienkārši bez jebkādas žēlastības. Es viņus nekad neesmu uzskatījis par cilvēkiem. Un tiem cilvēkiem, kurš tiešām vajadzētu šikos tos briesmekļus, ja ko viņi pat nerāda un vispārēju. Tos viņi gājuši ārā un viss. Tu staigājies, tu dabūsi savu pirmstermiņu, tu esi tik labs un vispārējais, tev nāk tur speciālisti, psiholoģiņi, un es nezinu, ko palīdzēt un vispārējā. Un tu laimīgs izēj ārā pa pustermiņu vai ko, jā. Tas ir šausmas. Jāpiebilst gan, ka Olainis atklāta tipa cietumā sodu izcieš ne tikai izvarotāji. Tieši akcentējot savu negatīvu attieksmi pret dzimumu noziegumiem, viņš atklāja detaļas par kādu reizi, kur viņš saskārās ar gadījumu, kāds viņam blakus dzīvojošs ieslodzītais, izmantojot sociālos tīklus, uzmācās mazgadīgiem bērniem. Šajā gadījumā viņam nekas cits neatlika, kā ļaut vaļu emocijām un agresijai. Bija atgadījums. Tas ir pats nākādāk, kas man ir palicis atmiņā. Nepareizi dzīvojošo ievēl priekšā viņas ar savā pusītē dzīvo. Jā, vienu vakar es sēdēju, kad man bija sociālaitība un vispārēju, tur es sēdētāju Facebookā. Un es ieraudzīju vienu žeku, jā, viņš kopā manīgi dzīvo, var teikt, jā. Tur viņam ir vēl viens profils uztaisīts. Es tur runāju, viņas man saka, ka ir divi profili. Es saku, man rāda, ka ir divi profili, jā, beigās tur viss noskaidro, ka nav profili, viņam tur divi. Bet tie divi profili rādās. Bet tad beigās kaut kādām 2-3 dienām atnāk viens no tiem gailīšiem, kas tur ir tie strāmšie, kas tur sēžas par strām un vispārējo. Viņš tur lokā telefonu, viņš saka, grib parunāties, viņš gribot parādīt, ko viņi tas izpēdi biedri dara. Viņam bija kaut kādi 55-60 gadu kaut kā, jā. Pirmais, ka tu sūti maziem bērniem tās ziņas, ka viņš te telefonu iedēva. Ka tu redz. Tad ir bērnam, jā, 11, 12, ja viņam sūti tos šaus, ko tur jātās perversijas un vispārējo, ko tur raksti, jā. Tad es ar tevi izdarīšu to un cito bērnam, jā. 50 gadīs vecs, jā. Un kāds domā, kas ir tā, no tādiem, kas ir jādara. Viņi vienkārši ir jālikvidē, jā.
Tā vienkārši ir jānotiekās. Viņi preparēt cilvēku laikos, ko es saku, ja tas, ka viņiem ir iedot tādas $100 nekā lūdzu. Kāpēc tad lielākā daļa no ieslodzītajiem vēlāk atgriežas slēgtajās telpās, pastrādājot jaunus noziegumus? Vai tiešām dzīve tur ir tik rožaina? Nebūtu ne. Kā galveno faktoru, kas daudziem Latvijas cietumos pabijušiem cilvēkiem neilgi pēc iznākšanas liek tur atkal atgriezties, Kristaps nosauc pavisam citu iemeslu, kur problēmas sakne jau viņuprāt būtu jāmeklē mūsu valsts sistēmā. Valstī mēs gadīties ir tā, ka tur negrib tik iespējas strādāt. Tur vienkārši mandies riņķī un tās meklē kaut kādas ātras veids, kā atgūties. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc ļoti daudz cilvēku atgriežas atpakaļ. Ja izriet tagad ārā, kur es dzīvoju. Agrākos laikos, 2000. sākumā līdz kaut kādam 10. kad tu gāji ārā, tev uzreiz bija jāpiešķir mājoklis. Vai dzīvoklis vai ko, ja? Bet tagad tāds ir, ja iznāk ārā, man nav ne naudas, man nav kur palikt, man nav kur dzīvot, man nav darba, man nav pie kā iet un ko pakrīt nav. Milzīgais iemesls, kāpēc 85–90% atpakaļies. Varbūt pat vairāk. Ja tev vienkārši nav nekādas pretīmnākšanas, tev neko neiedos. Ejot ārā, tev ir autobusu biļeti. Ko tu to autobusu biļeti? Tā pretīmnākšana nav nekāda. Viņš to visu argumentē arī ar savu personīgo pieredzi, tikko atbrīvojoties no ieslodzījuma. Tāpat arī min spilgtu piemēru, ka pilnīgi jebkurš cilvēks nelaimīga apstākļu sakritības dēļ var kļūt par Latvijas sabiedrībai un darba tirgumu nevajadzīgu elementu, par kuru arī īsti nerūpējās tie, kas viņus izlaiž sabiedrībā. Tā vairāk tā sajūta labāk, ka tu dod bišķi vairāk to iespēju, ka to dzīvu pamainītiem cilvēkiem. Dod iespēju strādāt. Ja tu notiesā, tu uzliek kompensācijas 100%. Bet, ja tu ej iekšā un tu ej ārā, tev tās kompensācijas tā teikt, no kredīta reforma, tā ir teikās. Bet pēc tam, kad tu strādā, tas sāc oficiāli strādāt. Vienalga, kur te maksimāli neko vienalga, ja. Jo pat kādas lietas ir iepriecīgi, ka tu kaut ko tādu ir dabūts, ja principi. Un kamēr tu to sodu nomaksās, ja, no ko tu pusi vēl ir izsaka. Man, piemēram, vispār nāk tā neko. Man ir pa nulē. Man pat nedrīkst būt iztiks minimums konti. No kā tad es varu dzīvot? Tomēr uz visu drūmā fonu viņš min arī pāris pozitīvas lietas, kas Latvijas cietumos pēdējos gados ir mainījušās uz labo pusi. Ja starp ieslodzītajiem pārsvarā valda saticība un viņi cenšas veidot tādu kā ģimeni, tad pārējie cietuma apstākļi to visu kopainu gan stipri pabojā. Kas tieši ir pats grūtākais faktors nonākot cietumā, un ar kādiem pēkšņiem pagriezieniem vienmēr ir jārēķinās, pat ja šķiet, ka visi apkārt ir tavi ģimene. Priekš manis pats grūtākais bija par apstākļiem, kādiem tev bija jādzīvo. Tu ej, bet mazliet tur, kur tu bieži, bet mazliet atvarot teikt, jāmeklē labāk veikt, kā uzlabot šeit bišķiņas viss priekš sevi. Un es sāku beigās, ja tu strādā tikai normāli, un tu pats cilvēks esi adekvāts. Tad tu pieņems. Tev būs daudz vieglāk. Tev atbalstīs, es saku, tas morāls, materiālis, ko, te neatstās nekad vienu pašu, un viens po otru pastāv, un jūs esat mazliet kā brāļi, ja, cits vecāks, ja nav no mūzības, ja, un tad viena diena viens no jums kaut ko izdara. Kaut ko tādu, ko nevajadzēja izdarīt, ko varētu teikt, kas ir nepieņemami, ja. Tu ciet no, kā tu varētu teikt, no cilvēkiem, ko pieskatīs vai pat dzīvēm. Ja. Tas lēmums ir tāds, ka tu ir atsevišķi un vispārējo, tad visiem notiek nosūtīs izlaiki, tad pašā dienā prāmes tas mans, un tu iespēju, kur arī jāiet. Tālāk jūs dzirdēsiet informāciju un faktus, ar kuriem viņš atmasko Latvijas ieslodzījuma sistēmas tumšo pusi, kas, godīgi sakot, mani pat tiešām šokēja. Viņš atklāja to, par ko vēl neviens iepriekš nebija publiski runājis. Par iekšējo procedūru cietumā, kas parasti notiek 2 reizes gadā, un kam nācās iziet cauri ir pašam stāstu varonim. Tāpat pastāst par to, kā ieslodzījuma vietās valdība un personāls salauž cilvēkus, un kādas metodas tam tiek izmantotas. Neviens nekad nestāst par valdības darbībā. Jūs zināt, katrs 6. mēnesis, kā pateica, ka katrs 6. mēnesis tagad ir atstājis uz kādu laiku, kad valdība sūta iekšā speciālīgi trenēties uz ieslodzītajiem. Katru 6. mēnesi nāca 50, 60 viņi iekšā un gājas pārdīt visus. Suņi pie galvām reik, ja tev nebūs gultas atklāt pēc paraugi, ja tu neatradīsies uz zemi, kad turis tiks attaisīts, tad mūs pārdīs līdz zemē. Tas suņis attaisīs katru 6. mēnesis no 2 reizes gadā pretī. Un cilvēki, kad centās nepazemoties, nekrist zemē un vispārējo, es par tā nemazliet nojausmas kādi izspierē. Pēc masku šos, viņi sauc par masku šovu. Kad masku šos bija un aizbrauca uz medicīnas daļu iekšpusē, kur nodrošina tā ieslodzījumu vietu pārvaldi. Stāvēja rindas, tā, ka mēs iet uz poliklīniku. Citam kaut kas salauz, citam kaut kas aprauc, kaut kas ir noticies. Un vienkārši tāpat bija. Jā. Tā valdība
valdība iedod dobro saucamu atļauju, ieslodzījuma vietas darbiniekiem par katru pārkāpumu, ko rakstīs 50 centimetrus, tad iedomājas, kā tu var tikt ilgstermiņu, tad pārkāpums sarakstā nepako. Ej, bet tā paskaties, ja kaut ko tādu, uzreiz pārkāpums, jo tu jau visu savus labos plānus, ko tu pārreiz dzīvē, tad tagad kāpīs iekšā, tu jau visu to samaitāt. Un ja cilvēkam ieslēdzās tas psiholoģiskais sabrukums, tā varētu teikt, vairs nekontrolē un tu sāc dzīvot savādāk. Tu sāc izvēlēties ceļus, kas ir pišķērtāk, bet nu labi, varbūt būs ilgāk, bet tu paliecies, un tad man netiec, un neviens nenāk pretī. Kristaps piespiedu kārtā atrodas ārzemēs, un Latvijā viņš ir izsludināts meklēšanā. Kāda tad ir dzīve atrodoties svešā zemē un izvairoties no izsūtīšanas uz Latviju, kur nāktos izciest tiesas noteikto sodu? No vienas puses var priecāties, ka esi brīvībā, bet no otras tu kļūst par ļoti ierobežotu sabiedrības locekli, bez iespējām uz pilnvērtīgu dzīvi. Ja man tagad nebūtu termiņš, kas ir iedots, ka man ir viss jau, jā, es te Moskvā nesēdē. Es ar tiem runāju tāds vārds, protams, es mēģināju un vispārējo, kā gribētu strādāt un vispārējo, bet nav tik viegli izdarīt, zin kā. Es arī šobrīd, kad, ja tev meklējumi vispārējo, ja tu ir grūtāk ir sakārtot papīrs, ikdienas problēmas, kas kā tad es nepiedīju ciešamību, ja mēs tas atsūks, salauzi roku vai ko, nu, tad vienkār var būt, jā. Tad ir jāiet arī būt saviem, ka jābūt dokumentu, visu pārēt, izdot neko neļa. Nav bankas kartes, nav kartes, nav pase, nekās jau nav. Tāds jau to varētu nosaukt. Ja tu pārstāvies vietu, tad tu arī jāturē. Un bijuši neskaidāms reizes, kur es domāju, ka pats es varētu aiziet un iebraukt atpakaļ un iet sēdēt un vispārējo, jā. Tāpat viņš runā arī par tiem, kas pabijuši cietumā un kuri dramatizē visu, dezinformējot pārējos par patieso situāciju. Viņš izsaka savu personīgo viedokli saistībā ar mūsu iepriekšējām intervijām par cietumu, izsakoties diezgan negatīvi par Uldi un pamatojot arī kāpēc. Nu, es pat nezināju, kā to nosaukt, jo jūs pagājušās tās intervijas es skatījos, jā. Nezinu, kas ir tās bija, tas Jampampiņš vai kas tas. Kad es jau stāstīju, jā, kā viņš ir uzvedies, jā, mentiem, tu ej tagad uz to kameru, jā, un tu viņam tagad pie durvīm atvērtām durvīm, tagad viņiem saki vispār. Es tur viņiem iekšā, viņam taisās darīt pāri un vispārējo. Noskaties vēlreiz tie interviju, un tu sapratīs, kāpēc tie bija drausmīgi. Nu, tie viņi tie teksti, un tu neko neesi redzējis, tāpēc, ka tie no pašas sākums ir iestādīt tādā pusē, kur tev ir pašam jābaidās izbāzt galvā no tās istabas, kur tu tur paliecies. Ja tu zini, ka tu esi kāda izdarījis slikti ar savu lielo muti, tāds kā fakts ir, tas jā, mani sitīs nost, ka mēieši, kas tā dara? Tā nedara, jā. Ja tev ir kaut kādas problēmas un ko, viss tiek risināts, tas viss notiek uz vietas. Vai tur, vai ar augstāku galvu, jautājums ir atrisināts, viss ir beidzies. Ja atceraties no iepriekšējām sērijām par cietumu dzīvi, zonā ir kastu sistēma, un zemākā kasta ir kreisie, kuru statusā tu vari nokļūt ne tikai savu noziegumu dēļ, bet arī izdarot kādu liktenīgu kļūdu, atrodoties tur iekšā. Tieši tāpēc es uzdevu viņam jautājumu, vai ir bijis tāds gadījums, ka kāds no kameras biedriem muļķīgas kļūdas dēļ noslīdēja kreiso kastā, un kā vispār notiek šī te pazemināšanas kārtība. Ja tu dzīvo mums pārsvarāties tas pats, kā mēs nopelnīsies augšā, ja, jo kur ir ļoti liels rakgadījums, kad tiec nosūtīts pie kreisajiem. Aizies, bet tu turpinās normāli sēdē. Jā. Tu vienkārši neko nevarēs nelīst vairāk, jūs šā neko tur vārīt, kādas tur kustības trakās lietas taisīt bez ziņas, tu pazaudēji to savu vārdu, jā. Te nolaidīs lē, bet ir tādi, kas ir tiešām bijuši nepiedodami, kas ir tur nogrēkoties tā, ka tev salauz tā, ka tev ir grūti atrastīt. Es saku, man ir bijis tā, ka man tas ir bijis jādara cilvēku, ko es ir tiešām kā brālis skatīt. Jā, un kad tu skaties viņam acīs, vai ko tu to redzi, jā. Tas atver to, ka viņš tev neko nav izdarījis. Tev personīgi viņš neko nav izdarījis, bet tev tas nav cits variants. Ja tu pateici nē vai ko, ļoti slikti beidzos. Un ja tu uzskati, ka tu dzīvo pareizi un vispārējo dzīvo tā, kā ir jādzīvo, tas nozīmē, ka viņš ir nogrēkojies pamatīgi. Un tad ir jāsodz. Un ir bijis tā, ka es saku, ka tiešām, ka man pašam ir nācies lauzt. Cilvēki, un tas katreiz attīst, un man tā liekas, tajā momentā, kad viņi lauzt, tas pusēk sāpina vairāk nekā vīd. Ja tev tās emocionālās sāc, tās sirds sāc, tā to varētu saukt vispāriem neizprāt, vispār pat neizskaidrot. Jūsu uzmanībai tika piedāvāts otrais cietumstāsts, kas bija diametrāli pretējs iepriekšējiem, kā arī uzsvēra visas nepilnības cietuma sistēmā un to, kādas sekas var rasties, ja bīstamiem ieslodzītajiem tiek sniegti pārāk labvēlīgi apstākļi. Ja vēlaties arī nākotnē redzēt līdzīgas tēmas un kaut ko vēl no konkrētā cilvēka stāstiem, rakstiet komentāros. Visu labu!
Latviju!